118. sērija. Nebaries, ženi, es jau nāku. Jā, cienīta kundze, vēl pāris soļu, un es jau būšu pie galda. Stāvi. Un piedod, cienītais, bet tas notiek valstiski svarīgos nolūkos. Jā, ir. Kadrs numur 14. Gribētos gan palūgt tavus pirkstu nospiedumus. Oi! Sveiks, mīļais! Tā esi tu, Tiberija? Kā? Atkal nelaikā? Paklausies, kas tev te notiek, Alfon? Kā es nāk tā vienmēr nelaikā? Tev ir kaut kāds problēmas. Ko lai es daru, ja viņi te visi grozās? Bet te taču neviena nav. Jā, patiešām neviena nav. Tiberija, parasti tās problēmas slēpjas šeit koridorā, bet... Man gan liekas, ka tās problēmas slēpjas tavā netīrajā sirdsapziņā. Ko tu nav nekā tīrāk šajā pasaulē par manu sirdsapziņu? Viss. Vai nu tu man iepazīstini ar šo savu problēmu, vai arī es eju projām un uz visiem laikiem. Kur ir tas tavs skantūris? Tavs tas slepenais skantūris, kur viņš ir? Tic man, tur nav nekas tāds, par ko būtu jākaunas. Tad kāpēc tu neļauj man pārliecināties par to? Ir. Interesanti. Kurā gadā tas noticis? Nekas. To mēs vēl visu noskaidrosim. Tā. Es te ieliešu vēl vienu. Paldies, Marša. Es jau ar to lāgi netiek galā. Nekas, ēd. Paklausies, Arčī. Ar tevi ir ļoti nopietni jāprunājas. Kas tad notika? Ko tu te uzreiz spuras gaisā? It kā... Tu man tā uzrunā, paklausies, Arčī. Ka man liekas, ka es varbūt pa silto ūdeni savu daļu nesmu samaksājis. Neuztraucies, brālīt. Par to tu nemaz neuztraucies. Gan jau tu samaksās, es vēl varu pagaidīt. Kā? Tas cipars nemaz nav jau vēl tik liels. Kā? Man liekas, ka es pat tikko samaksāju. Tas bija par telefonu, mīļais. Par telefonu tas bija, bet ne par to ir runa. Pagaid. Mēs vēl pagājuši gadu nolēmām abi divi, ka par gāzi maksā tu, par elektrību es. Ko tu esi uzvēdies tiem komunāliem maksājumiem? Es ar tevi gribēju runāt pavisam par ko citu, bet... Ja jau tu esi to iesācis, tad man ir tas gods tev paziņot, ka vakar mums pienāca jau otrs paziņojums par nesamaksātu rēķinu. Es ceru, ka par gāzi vismaz. Nē, Arčulīti, mīlulīti, nē. Za električestvo. Tu runā valsts valodā, es nekā nesaprotu. Par elektrību, mīļais, par elektrību, bet ne jau par to ir runa. Es tev gribēju pavisam ko citu pastāstīt un aprunāties. Paklausies. Vai tev neliekas, ka ar to meitēnu
Ar to nav viss kārtībā. Ko? Ar mani Ilžuku? Nu, nē, taču ar to Rainitiņu. Nu, nē, Zaķīt, cik reizi man tev jāstāsta, ka es negribu, lai kāds priekšlaicīgi uzzina par mūsu attiecībām. Nē, nu vēl labāk. Tu kaunies, ka mani pazīst. Ka Dievs, drīzāk man vajadzētu kaunēties, ka es esmu saprinusies ar tādu blēdi. Zaķīt, es negribu, ka kāds priekšlaicīgi uzzina, kāpēc biroja sekretārais tieši tu. Viss jāizdara glūti. Nu? Tu nemānies? Es un mānos. Nāc tev samīlošu. Nemaz nemēģini man aizmiglot te acis. Zaķīt, man tur ir ļoti svarīga tikšanās. Man gaida kāda ievērojama persona. Kā tad? Un daudz svarīgāk, protams, par mani, vai ne? Nē, ko tu, Zaķīt, ko tu? Tu esi vissvarīgākā. Ja man šis darījums izdosies, mēs nedēļas nogali pavadīsim Palmu ēnā. Ja tu man taisies aizvest uz botānisko dārstu, tad var necensties. Esmu jau tur bijusi. Zaķīt, kāds botāniskais dārs? Hei, Ženī, man liekas, ka tu kā parasti atkal visu Kā tad? Nē, es jau nezinu, protams, kā tais modernajās skolās tagad kaut kas tur notiek, bet tu saproti, 3 dienas viņa jau neiet uz skolu. 3 dienas. Bet es nevaru saprast, kāpēc tu viņai nevari pajautāt, kāpēc viņa pēkšņi jāapmeklē lekcijas. Piedod, Arčī, piedod, es neesmu radusi jaukties svešu cilvēku privātajā dzīvē. Jā, tāda īpašība tev piemīt. Jā, protams, redzi. Ja? Bet ne jau tas vien. Tu saproti, viņa ļoti dīvaini pēdējā laikā uzvedās. Vai tu nesveicini tev? Vai neko, tu viņu sveicini, un vēl ļoti sveicini, un 2 reizes, un ļoti laipni sveicini. Kas ka tu viņu staigā apkārt pa naktīm, vai kā? Uz tādām lietām tikai tu mums esi te tas speciālists. Piedod, Mošli, piedod. Tas bija pagājušā gadsimta starp citu, jā. Ko tu viņu pa naktīm gultā pīpē, vai? Par to jau es neuztrauktos, ka tik māja nenodeg, bet saproti, viņa uzdod tādus šausmīgi dīvainus jautājumus. Piemēram, vakar viņa man prasīja tā. Viņa man prasīja, vai man daudz radinieku dzīvojot ārzemēs. Jā. Tas ir gan dīvaini. Redzi? Paklausies, viņa man uzdeva tieši tādus pašus jautājumus. Zaķīt, un kad es būšu visu naudu no Kārpentera un Šmita pārskaitījis savu personisko kontu, mēs Nē, viss, pietiek. Es vairs neko negribu dzirdēt par tavām mahinācijām. Es taču nevēlos būt nozieguma līdz vaininiece. Ak, Dievs, par to taču soda tikpat bargi kā pašs afēris. Zaķīt, Labi. Cik tev ir vajadzīgs laiks, lai tu tiktu galā ar savu potenciālo investoru? 1 2? Ko tu? Ar pusstundiņu pietiks. Pasēdi tur lejā stūra konditorijā un pasūti visu, ko tu vēlies. Tavs Alls un Šmits par visu samaksās. Labi. Bet ja tu nebūsi pēc pusstundas, tad rēķinies, ka mani tu redzēsi pēdējo reizi, mīļais. Kas par temperamentu? Alfonsi, vai jūs abi beidzot nāksiet pusdienās vai ne? Ko? Abi? Piedodiet, man liekas, ka es šeit esmu viens. Nē, šeit jau jūs viens, un birojā tur otrs viens. Jā. Piedodiet, Ženīs kundze, bet mēs abi esam ļoti aizņemti. Ak, tā jūs pie durvīm un visur iekšā, abi divi. Nē, galva kūpa. Iznācu pavingrot. Jā. Kā saka, laikam pietiks. Visu labu, Ženīs kundze, visu labu. Piedodiet manu
nelielo prombūtni, bet man bija neatliekama saruna ar Kārpentera kungu. Tā? Viņš ir šeit super. Vai Kārpenter māk likt pasjans? Vai nākt iekšā? Nē. Es ar savu šefu runāju pa telefonu. Jā, un cik es zinu, Kārpentera kungs ar tādiem niekiem, tas ir... Ko? Kārpenter nemāk likt pasjans? Māk. Ļoti labi māk. Tikai saprotiet, mans boss ir ārkārtīgi aizņemts, un viņam šādām nodarbēm ļoti maz paliek laika. Žēl. Skatīt, Alfonso, mums te nekas nesanākt. Kā? Jūs gribat teikt, ka, ja jūs nesaliksit pasjāns, mūsu darījums var nenotikt? Jā, darījums, Miguels domāt, var nenotikt. Piedodiet, Leolonso kungs, nu jūs taču runājat kā tāds 5-gadīgs bērns. Kāds sakars šīm sasodītajām kārtīm ar tām salām, kuras jūs grasaties man pārdot? Liels sakars. Miguels runāt ar savus cilstēvs. Ja cilstēvs sacīt, pārdot, Miguels pārdod. Ja cilstēvs sacīt, ne, Miguels nepārdod. Saprast? Nē, tas man tiešām liekas ļoti dīvaini. Paklausies, kāpēc tas meitēns interesējās tieši par mūsu radrakstiem? Saprot, ja to darīt tā Vilzīte, tad es vēl saprotu, viņai tā kā interesē, vai ne? Bet kāpēc Rainita? Pēc būtības taču viņi mums ir tikpat kā sveši cilvēki. Nē, pagaidi. Tā kā pilnīgi jau sveša viņa nav. Viņa taču tomēr ir ziedonīša vedakliņu. Un tā, klausies, un ko viņa tev vēl izprašņāja? Nē, tā jau tā nevar teikt, ka tā būtu tāda pratināšana. Nē, mēs jau arī tā kā nepratinājām. Viņa jau arī mēs tikai tā aprunājamies. Mēs jau arī aprunājamies. Jā, un mēs tā parunājam par mani, par tevi, par Ingrīdu, par Migelīti, par... Pagaid, tad es kaut ko te galīgi nekas nesaprotu. Nu? Bet tas melnais virsaids taču nav nekāds mūsu radinieks. Pagaid, tā jau atkal gan nevar teikt. Kā? Kā? Taču Ingrīda jau tik ilgu laiku ar viņu draudzējās. Tad pagaid, Māršal. Es ar Leonīdu ar visu mūžu draudzējos, bet mēs taču neesam pielaulāti. Klausies, tad es te kaut ko nesaprotu. Ne, ir ļoti tomēr pareizi, Kas? Ka es piezvanīju Dravītim, lai viņš atbrauc. Leolonso kungs, bet ja mēs šo kārti pārliktu šeit. Paskatieties, sanāk, rekomēt ar visā. Jā, bet tā nedrīkst. Nedrīkst pārlikt. Drīkst grozīt. Saprast? Jā. Leolonso kungs, man ir priekšlikums. Kā būtu, ja mēs savas nogurušās galvas atsvaidzināt ar malku vēsa vīna? Tu domāt, ka tas palīdzēs izlikt? Jā, varbūt, ka izdodas. Vīns ir tur, Leolonso kungs, glāzes ar turpat. Cik es sapratu no jūsu CV, jūs Krievijā esat darbojies līdzīgā amploā. Jā, Miguels Rusijā strādāt restorāno, taisīt pudeles. Jā, zināt, jā. Tad jau jums lieliski sanāks. Gatavs. Kur glāzes? Skapītī. Es ceru, ka malks šī brīnišķīgā vīna palīdzēs mums nodrošināt izdošanos. Lai iet drošāk, Leolonso kungs, lai iet drošāk. Man vīns vēl ir. Nebūs par daudz? Īstiem vīriem nekad nevar būt par daudz. Tad prozīt. Ito kapā Ana. Jā, es sapratu. Tas mūsu valodā nozīmē uz veselību. Jā, apmēram maniem nedraugiem Hanna. Hanna?
Hanā ir tā drusku Hanā, jeb pavisam Hanā? Pavisam Hanā. Kāpēc Alfonso nedzert? Jā, kāpēc nedzert? Vai nu brālīti mīļais, sirmais, kā tu vari būt tik vientiesīgs un tik sirms jau? Es neesmu vientiesīgs, es esmu tikai sirms un pieklājīgs. Ja man cilvēks kaut ko jautā, es viņam atbildu. Nu labi. Redz, es vēl varētu saprast, ka tu izstāstīji viņai par Zigfrīdu. Nu labi, lai būtu tā. Bet kāpēc tev bija jāstāsta par Austrumu? Kāpēc? Pasaka man. Nu kā, bet Austrums taču skaitās tava dēla tēvs. Pagaid, kāpēc skaitās? Kāpēc tikai skaitās? Nu, piedod, kas tas ir par tēvu, kurš neinteresējas par savu dēlu? Un vispār es nevaru saprast, kas tur nu būtu tik drausmīgs slikts, ka es Rainitai izstāstīju par Aleksandru. Vai tad es teicu, ka tas ir kaut kas slikts, ko? Vai es tā teicu, ne es tā domāju? Es tikai vienkārši nevaru saprast, kāpēc Rainitiņai ir jāzina. Neko. Cik labi, ka es jūs abus te reizē satieku. Es jums vēl kaut ko gribēju pajautāt. Ja? Es vēl neesmu pierakstījis, kas jūs abi esat pēc horoskopa. Es esmu skorpions, un viņš ir tā kā zivtiņa. Nevis tā kā, bet es esmu zivs. Viņš ir. Zivs. Jā. Rainitiņa, saki lūdzu, kāpēc tu tā interesējies par mums? Kā? Nu kā, nu vai es jums neteicu? Nē. Nu tad vēl pa vienai, Miguel. Paldies, Alfonso. Miguels jau tāpat neko nesaprast. Nesaprast? Ko Miguels nesaprast? Miguels nesaprast, kā tas ir. Pirms tam nekas nesanāk, tagad kaut kas sanāk. Jā, sanāk. Vīns dara brīnumus. Vīns, nē, tas ir ciltstēvs. Jā, tieši tā. Ciltstēvs dod mums zīmi. Točno! Jā. Dod zīmi. Jā. Neparprotamu zīmi. Jā, gudrs sencis ir bijis tas jūsu ciltstēvs. Nu tad, Miguel, jākaid dzels, kamēr karsta. Ko tad līkop, kā pie mums latviešiem mēdz teikt? Likop? Jā. Kas tas ir likop? Likop, tas ir, ka mēs sitam viens otram saujā. Es jums drusku naudas, jūs man 3 salas. Momentu. Miguels vēl domāt. Varbūt, ka te nemaz tā neīra, kā te īra. Bet ciltstēvs. Jā, nu redzi, brālīt, nu viss noskaidrojas. Nu padomā, un mēs jau sākam tā kā pilnīgi uztraukt. Nē, mēs jau tik pārāk, mēs neuztraucam. Nē, jau tā kā pārāk, nu pavisam nepārāk, un es jau pavisam gandrīz nemaz, bet nu... Nu redz, kā jā, nu tā man ar tagad laimīgi iekrita tās brīvdienas, un tad, nu, es tā vācu tos datus tam savām kursam. Nu redz, padomā, cik savādi, jā. Un mēs te sadomājamies diezin ko un visu kaut ko un tā. Nu, klausies, un kā taisni, kā viņš sauksies tas kursdarbs, kā? Kā tu to lai tā pasaki? Nu? Nu, man pašai vēl nav skaidrs tas nosaukums. Es strādāju pie tā. Jā. Nu, bet tēma taču, nu, tā tev ir skaidra, tā tev ir uzdota, vai ne? Nu, protams, tēma ir uzdot, nu kāda runa? Jā. Es tikai viņu nedrīkstētu izpaust. Nē, nu redz, policijas akadēmijā tur ir savu specifiku. Jā. Cik interesanti. Un šis kursa darbs ir īpašs Interpol pasūtījums. Vana, es tieši atvērtu, Jā, vai ka tikai tas nav tas dzīves draugs? Rāvis? Jā, tu zini, viņš te pavisam nesen kaut kā tā kā izteicās, ka varbūt, ka viņš tā kā atbrauks, varbūt, vai ne, Arčiņko? Kur? Viņš atbrauks. Jā, viņš tā kā te kaut ko tā. Jā. Nu, bet kā tad es to esmu palaidus garām, ak, Dievs? Nu, jā.
Es nesaprotu, Miguel, nu ko jūs varat te tik ilgi pētīt? Jūs taču pirmīt sacījāt, ka viss skaidri saprotams, vai ne tā? Jā, tā ir. Nu, Alfonso, tā ir. Nu tad vienkārši daram tā. Noslēdzam līgumu un miers. Es jums pārskaitu nelielu čupiņu naudas, jūs man tās 3 salas, uz kurām es tūlīt braucu projām. Un Labi. Alfonso nauda var pārskaitīt. Miguels nauda var saņemt. Bet tās salas pārdot nevar. ko? Nu kā nevar pārdot salas, Cilts tēvs neļauj. Bet jūs taču pirmī teicāt, ka Cilts tēvs, ka te ir skaidri redzama nepārprotama zīme. Nu ko viņš jums tur saka? Kā pārdot nevar, Alfonso, ne fīgā. Ne, mīļais, es to atsakos vispār saprast. Nu, kas tev jāizsako? Nu, kādas mahinācijas? Labi, kurš labi drāvies? Tev visu izstāstīšu. Tev tikai man ir jāapsola, ka to neuzzinās neviena dzīva dvēsele. Tu man apzvēri. Ko tas nozīmē? Neviena dzīva dvēsele. Nu, kā cirtim? Es savam bračkām pat nevarēšu to stāstīt. Nē, dravīt, nevarēsi. Pagaid, nu kā tētim arī nemaz? Nu, nekādā gadījumā. Nav taču izslēgts, ka viņš ir iejaukts šī netīrajā lietā. Es izpētīju Artūru fotoalbumu, Krumovicu ģimenes Ziedoni pazīst jau no ģimnāzijas laikiem. Nu, un tad, ko tev tā stulbā revidente te ir sastāstījusi? Tā nav nekāda revidente. Nu, kas tad tā ir? Tas ir Interpola leitnants. Tā vecā tantiņa, tā strādā Interpolā, kas tev... Tā nav nekāda tantiņa, dravi. Tas ir vīrietis, leitnants. Krišjāns Mūris. Ko? Jā, dravi, tagad tu zini visu. Mēs ar Krišjānu jau veselu nedēļu strādājam pie šīs valstiski svarīgās lietas, un tagad arī tu to zini, un tad jau mēs strādāsim trietā. Skaidrs? Zvērestu nodos rīt. Atkārto. Atkārto. Skaidrs. Zvērestu nodošu rīt.